dārgie klausītāji un skatītāji! Mani sauc Elīna Vrabļevska un esiet sveicināti jaunajā raidieraksta Inovācijas veselībā rudens sezonā, kurā aktualitāšu centrā nenoliedzami ir budžeta diskusijas. Un, pirms iepazīstinu ar šīs dienas sarunu biedru, sāksim ar īsu ieskatu par tātad šīm aktualitātēm. Šobrīd budžeta sarunas joprojām ir procesā. Veselības ministrija ir izdarījusi nepieciešamos priekšdarbus ar 4,6 miljonu eiro ietaupījumu atrašanu. Taču vēl gaidāmas plašas diskusijas Saeimā par reālo piešķirtā finansējuma apmēru 2028. gadā veselības aprūpei. Par aktualitātēm budžeta sarunās turpināsim ziņot mūsu tālākajos raidierakstos. Kā viena no budžeta prioritātēm papildus aizsardzībai ir izvirzīta arī demogrāfijas veicināšana. Nenoliedzami svarīgi ir stiprināt dzimstību, taču tikpat lielu ietekmi uz demogrāfijas rādītājiem arī atstāja novēršamā mirstība, kas Latvijā ir starp augstākajām visā Eiropas Savienībā, īpaši no sirds un asinsvadu saslimšanām. Augusta izskaņā sabiedriskajā apspriešanā tika nodots sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2025. un 2027. gadam, kurā starp galvenajiem rīcības virzieniem paredzēta profilakse un riska faktoru mazināšana, savlaicīga diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija, kā arī ārstniecības personu kompetenci stiprināšana. Vēlam izdošanos līdz 2025. gada beigām plānam arī stāties veiksmīgi spēkā. Paralēli politiskajām norisēm analītikas un vadības grupa Powerhouse Latvija un Rīgas Stradiņu universitāte ar SIFA atbalstu ir izstrādājusi pētījumu Veselības ekonomikas barometrs, kas sniedz datos balstītu ieskatu Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansējumā, pieejamībā un tās ietekmē uz valsts ekonomiku. Pētījums ietver analītisku pārskatu par Latvijas veselības sistēmas kvalitāti un pieejamību, datu analīzi par veselības nozares ietekmi sociālā un arī ekonomiskā griezumā, kā arī Latvijas iedzīvotāju aptauju rezultāts par to, kā tad pati sabiedrība vērtē veselības aprūpes sistēmu un tās finansēšanu. Šajā kontekstā aicinām pievienoties pētījuma prezentācijai 23. septembrī tiešraidē SIFA Facebook kontā. Viens no sadarbības partneriem pētījuma izstrādē ir bijis arī Latvijas Jauno ārstu asociācija, un tāpēc sarunai raidierakstā par veselības aprūpes finansējumu, noturības spēju krīzēs un cilvēku resursu stiprināšanu esam aicinājuši Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētāju dr. Jāni Vētru. Labdien! Labdien! Tradicionāli tas skar visas nozares, rudens gadu aizrita tādā budžeta izskatīšanas, pārskatīšanas zīmē. Un šobrīd starp budžeta prioritātēm ir definēta aizsardzība un demogrāfijas veicināšana. Un, protams, abas šīs jomas ir tieši saistītas ar veselības nozaru kopumā. Un skatoties plašākā kontekstā, vai veselības aprūpes kā budžeta prioritātes neiekļaušana, kā atsevišķam punktam, principā nozīmē, ka esam samierinājušies ar to situāciju, kurā mēs esam šobrīd, ka mēs esam bišķīt tādā izdzīvošanas režīmā. Un arī ar to, protams, kā mēs izskatāmies uz pārējās Eiropas fona, kvalitātes un pakalpojumu pieejamības ziņā, vai arī tomēr mēs joprojām tiecamies uz kaut ko lielāku un labāku, un ko tas nozīmētu, piemēram, ja mēs sasniegtu tos pašus 6% no IKP veselības aprūpē finansējuma ziņā. Jā, paldies par ievadu un to ieskatu, jo tiešām mēs esam tajā gada laikā, kad tie jautājumi par prioritātēm parādās. Tie parādās ne tikai ministru galvās, bet kopumā arī visā sabiedrībā par to, kam tad mēs vēlamies to savu pieejamo finansējumu atvēlēt un kas tad ir tās mūsu kaut kādas vērtības tomēr galu galā. Un šajā gadījumā, ja tas jautājums bija, vai mēs esam samierinājušies ar to esošo situāciju, tad man jāatzīst, ir zināmas bažas, ka daļa ir samierinājusies, jo tomēr starp prioritātēm mēs neredzam veselību. Un tas mani un, es domāju, lielu daļu tomēr no nozares satrauc. Un es domāju, vai caur šādu podkāstu, vai caur kādu vēl pētījumu, bet parādīt plašākai publikai, ka ieguldījumi veselībā nes konkrētus augļus. Tas ir gan katram individam, gan ģimenēm, gan sabiedrības izaugsmē, no tautsaimniecības līdz demogrāfijai un visiem šiem pārējiem uzskaitītajiem nozarēm.
Es domāju, ka ārsti ir noteikti tie, kas nav samierinājušies ar to, kāda ir esošā situācija, jo mēs noteikti katru dienu redzam pacientus, kuriem mēs būtu varējuši labāk palīdzēt, ja, piemēram, primārā veselība būtu bijusi pieejamāka, ja mēs būtu varējuši ar profilakses pasākumiem pasargāt no kādām slimībām, ja gaidīšanas rindas būtu īsākas un būtu pieejami speciālisti, pie kuriem šis pacients būtu varējis laicīgi vērsties. Tāpat arī medikamenti, ja tie būtu lētāki, pieejamāki, būtu pieejami visi nepieciešamie medikamenti, tad tas pacients, tad mēs viņam varētu palīdzēt daudz labāk. Bet mēs bieži vien redzam, ka tās sistēmas nepilnību dēļ mums priekšā ir cilvēks, kurš ir saslimis, ja varētu teikt, lieki, jo mēs būtu varējuši viņam palīdzēt, ja mums būtu vispieejamie resursi. Ļoti daudz tādu un vēlamības formas, manuprāt, kas iezīmē tādu plašāku, pat ne jautājumu klāstu, bet pieeju, par ko mēs runājam, kas būtu nepieciešama veselības aprūpei, un tā ir tā domāšanas maiņa par to, kā mēs domājam par veselības aprūpi un par veselības aprūpes finansējumu, ka tas nav kā melnais caurums, kurā mēs tikai liekam finanšu līdzekļus iekšā, bet gan tā ir investīcija mūsu cilvēkos un mūsu nākotnē. Mēs daudz par šo runājam, bet šķiet, ka tā domāšanas maiņa viņa līdz galam nav notikusi vai notiek pietiekoši lēni. Vai arī šeit mēs vairāk runājam par tādu politiskās apņemšanās trūkumu, ka iespējams privāti mēs kā sabiedrība, kā kopums politikas lēmumu pieņēmēji, viņi tā domā, bet iespējams tā ir politiska izšķiršanās nepieņem šos lēmumus. Kāda ir tā sajūta līmenī, kāda ir tā sajūta? Mēs esam sapratuši, kam tas finansējums ir nepieciešams un kādu pienesumu tas mums dod? Es domāju, ka tā domāšanas maiņa nav līdz galam notikusi. Mēs varbūt redzējām tajā Covid pandēmijas laikā kaut kādu zināmu tādu sapratni par to, cik nozīmīga ir katra indivīda un plašākā mērā sabiedrības veselība, kāda tam ir nozīme tajā, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgu, kvalitatīvu dzīvi, attīstīties, pilnveidoties, bet tas līdz ar pandēmijas tādām beigām arī kaut kā noplaka, arī tie sākotnēji ieguldījumi, kas bija piemēram, pie atalgojuma vai pie kaut kādās tehnoloģijās, lai kaut kādā mērā glābtu to situāciju. Tie bija tādi salīdzinoši vienreizēji pasākumi un nav bijis tas tālāk sekojošais mērķtiecīgais darbs, lai uzturētu to sistēmas kopējo kapacitāti, spēju nodrošināt to vajadzīgo palīdzības apjomu. Tā kā es domāju, domāšanas maiņa līdz galam nav notikusi. Man zināms, mērā bažas ir caur to, ka tā domāšana veidojās caur tikai tādu savu personīgo pieredzi bieži vien. Un tad arī tā ir politikas veidotājiem nereti. Un tikai tad, kad saskarās ar kaut kādām grūtībām personīgajā dzīvē, tad sāk veidoties kaut kādas ātrākas rīcības un tiek meklēt kādi straujāki risinājumi. Tas, kas man liekas pietrūkst, ir tieši šī datos balstīto lēmumu pieņemšana, kur nevis mēs caur savu pieredzi vai dzirdētām sarunām no tantēm vai kaimiņiem, bet tiešām mums ir pieejami kvalitatīvi dati un tajos mēs varam redzēt, kur mums pietrūkst, kur mums ir jāattīstās, kuras ir tās prioritātes, kurās mums ieguldīt visvairāk un kur arī mēs iegūsim visvairāk ieguldot. Latvijā daļa no šiem datiem ir, jāatzīst, tie nav pilnvērtīgi un pilnīgi laba kvalitāte Latvijas datiem šobrīd vēl nav. Es ceru, ka mēs uz to ejam, bet mums par laimi ir arī dažādi labi padomdevēji, vai tā būtu Eiropas komisija, OECD, Pasaules veselības organizācija, kur ir eksperti, kas mums var palīdzēt šos datos balstītos lēmumus veidot, piemērot mūsu situācijai, un tur patiesībā tajās rekomendācijās, ja mēs redzam ļoti skaidrus soļus, virzienus, kuros darboties, un tad mēs nonākam līdz tai politiskajai gribai uzņemties, ieguldīt, lemt par kaut kādu tādu būtiskākām reformām, kas, protams, prasa, tādu, viens ir vēlmi, otrs arī, protams, kaut kādas politiskās spējas šo te, tā teikt, izvirzīt cauri visiem kabinetiem un visādām sanāksmēm un padomēm.
Jā, tā krīze nesalauzīs mūsu domāšanas veidu, kā parādīja acīm redzot kaut kas. Vai to izmainīs tikai uz kaut kādu īsu laiku? Jā, man arī tāds iespējas ir, ka tās domāšanas pārmaiņas jau jebkurā gadījumā veidojās pakāpeniski. Es gribētu cerēt, ka arī sabiedrībā aizvien vairāk veidojās izpratne par to pašu savu veselību kā arī prioritāti. Tas viens no jautājumiem, ko mēs arī no Jauno ārstu asociācijas esam cēluši, ir par veselības pratību, vispār katra individu spējām saprast, kas ir laba veselība un kā sevi uzturēt labā veselībā. Jo skaidrs, ka mēs nevaram visu atbildību pārcelt tikai uz valsti vai uz kādu ārēju institūciju. Ļoti daudz ko var izdarīt pats cilvēks savā dzīvē, un tas ir arī viens būtisks aspekts, ja mēs runājam par domāšanu, kā tādu sabiedrībā valdošiem uzskatiem, tad tā veselības pratība ir vēl viens virziens, kurā mums noteikti ir jāpilnveidojās. Jūs jau arī minējāt, un atgriežoties nedaudz pie šī budžeta jautājuma, ka demogrāfija arī publiskajā telpā pēdējā laikā plaši izskanēs jau ilgu laiku patiesībā jautājums. Bet arī budžeta kontekstā viņi primāri tiek saistīti, protams, ar dzimstības veicināšanu. Mēs vēlamies kuplākas, plašākas ģimenes redzēt Latvijā, taču tā ir arī tieši nepārprotama saistība ar veselības aprūpes kvalitāti, piemēram, ar novēršamo mirstību. Kas veselības nozarē būtu vēl jādara, lai stiprinātu šos demogrāfiskos rādītājus Latvijā? Jā, es piekrītu par to demogrāfiju. Bieži vien tās diskusijas novirzās ļoti uz tikai dzimstību, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, viennozīmīgi. Bet demogrāfija noteikti ir pats par sevi krietni plašāks jēdziens, un tur mēs tiešām varam likt iekšā to, kāda mums vispār ir tāda, varētu teikt, vecuma struktūra valstī, cik mums ir, piemēram, tiešām darba spējīgā vecumā iedzīvotāji, un tieši no tā veselības konteksta mēs kā skatāmies, cik tā darba spējīgā vecuma patiesībā ir tiešām darbspējīgi, jo liela daļa Latvijas iedzīvotāji ir ar hroniskām slimībām, kas ierobežo viņu spējas tā pilnvērtīgi strādāt, ne tikai strādāt, veidot arī ģimenes un palīdzēt vai saviem bērniem vai piemēram, jau mazbērniem. Tā kā tā demogrāfijas sadaļā, es domāju, veselībai ir absolūti neatņemama joma, pat ja mēs skatītos tikai uz dzimstību. Jo skaidrs, ka tāda veselīga attiecībām ir nepieciešama arī vesela mamma un tētis un kopējā ģimene, lai veidotos arī tālāk, teiksim, tā sabiedrības attīstība, arī tajā pašā tautsēmniecības kontekstā. Tātad demogrāfija un drošība. Divas šīs prioritātes. Ja mēs runājam par veselību kā drošības, mūsu nacionālās drošības komponenti, kā jūs vērtētu, vai mūsu veselības sistēma šobrīd Latvijā būtu gatavi izturēt nopietnu krīzi, vai mēs esam guvuši kādas mācības stundas no mūsu pašu pieredzes, kas bija, protams, Covid, vai mēs esam mācījušies no Ukrainas kara pieredzes, kur, protams, neparprotam kara sloks arī atsaucās uz veselības aprūpes sistēmu. Kādas ir tās atziņas, vai mēs mācāmies no savas, no citu pieredzes, vai mēs ņemam kaut ko vērā, un pats galvenais ir, vai mēs to implementējam vai domājam par šo implementāciju. Es teiktu, ka mēs noteikti esam gatavāki dažādu veidu krīzēm nekā, piemēram, pirms Covid krīzes. Tas būtu viennozīmīgi. Es domāju, ka mums ir izveidotas tomēr kaut kādas strukturētas plāni, kā pie kaut kādas krīzes rīkoties. Kurš par ko varētu būt atbildīgs, kurš pieņem kāda veida lēmumus. Bet tas, kas mums līdz galam trūkst, ir tā sistēmas kapacitāte to tiešām nodrošināt. Jo tātad, ja mēs pieņemam, ka pēkšņi paaugstinās pacientu skaits būtiski, vienalga kādā nozarē, vai tas ir tiešām šī traumatoloģija, vai tas ir kāda infektoloģija, tad sistēmai nav daudz tās vietas, kur var tā kā kaut ko vairāk pacientus kaut kā ārstēt, vairāk pacientus aprūpēt. Jo jau šobrīd mēs redzam, ka slimnīcās praktiski visas gultas visu laiku ir pilnas,
intensīvās terapijas bieži vien ir pārslogotas, un tā kapacitāte visu laiku turās ļoti augstu. Un priekš tādām pēkšņām krīzēm mums tā gatavība ir līdz ar to ierobežota. Tāpēc tās arī kaut kādas rezerves, ja mēs par tām runājam, tie ir jau materiālās, vai tās būtu medikamenti, vai tie būtu kaut kādi pārsēnamie dažādi materiāli. Tie tādas ir, bet ja kaut kāds, piemēram, militārs konflikts izvēršās, tad, protams, tiek pārtrauktas visa veida dažādas piegāžu ķēdes, un tās apjoms, kas šobrīd pieejams, tas ir tikai īsam laikam. Un tur noteikti ir jābūt spējīgai sistēmai sagaidīt to brīdi, kad tiek atjaunotas kaut kādas piegāžu ķēdes. Un tas, lai tā sistēma vispār spētu turpināt darboties. Bet kāda ir šī sajūta? Vai, teiksim tā, mēs zinām, ka mēs daudz domājam par bruņotajiem spēkiem, par viņu stiprināšanu, vai tad arī pie šiem jautājumiem notiek darbs? Varētu teikt, ka darbs notiek. Piemēram, lielajās slimnīcās notiek regulāras mācības par to, kā, piemēram, veikt kādu lielas plūsmas pacientu šķirošanu, saprast, kas kuram ir vajadzīgs. Tie notiek mācības par evakuācijām. Tur tiek iesaistīti gan slimnīcas pārstāvji, gan no armijas vai zemesardzes. Bet jāteic, ka tas pārsvarā notiek lielajās slimnīcās. Tas, kas varbūt šobrīd pietrūkst, ir tieši primārās veselības aprūpes mērķtiecīga iesaiste. To saproto ģimenes ārstus, kas bieži vien ir vistuvāk iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuriem nav varbūt nepieciešams doties uz slimnīcu, bet kuriem ir dažādas hroniskās saslimšanas, kuriem pie tās situācijas, kad slimnīca ir pārslogota, tad visi cilvēki vērsīsies jau konkrēti pie tā tuvākā pieejamākā ārsta, kas būs ģimenes ārsts. Šobrīd tieši tā ģimenes ārsta iesaiste, manuprāt, ir nepietiekama, un tas noteikti būtu svarīgi. To mēs arī esam dzirdējuši no Ukrainas kolēģiem, ka tādā sākotnējā posmā tiešām tas fokus ir uz traumatoloģiju, sapratni, apmācībām, kā apturēt asiņošanu, uzlikt žņaugus, šādu veidu rīcībām, lai kā pacientu nogādāt līdz kaut kādai vietai, kur par viņu var droši parūpēties tālāk. Bet tā pašā laikā jau visā valstī turpinās saslimšana ar dažādām citām, varētu teikt, pilnīgi parastām slimībām, un tām ir nepieciešams arī tās ārstēt, izmeklēt, un tas darbs arī tādā Ukrainas kontekstā nekur neapstājās. Tieši tā. Tas droši vien arī ir vērts to vēlreiz un atkal uzsvert. Tieši tā, ka mūsu ikdienas problēmas, mūsu ikdienas veselības izaicinājumi, viņi jau nepazūd tikai tāpēc, ka ir krīze. Tieši tā. Tas bija tas arī, ko noteikti Covid krīze parādīja, kur pēc tam, kad tie pirmie lielie uzplūdi beidzās, tas, ko mēs sākām redzēt, aizvien vairāk pacientus, kuriem ir dažādas ielaistas slimības un kuras jau ir krietni grūtāk un patiesībā arī dārgāk ārstēt nekā, ja tā pieejamība jau būtu bijusi apmierinoša tajā sākotnējā saslimšanas laikā. Varbūt tagad pievērsīsimies nedaudz konkrētāk tam, savam devumam, ko esat sniedzis arī jau iepriekš minētajam pētījumam, kas ir veselības ekonomikas barometrs, un jūs izstrādājat vienu no nodaļām, kur tieši koncentrējaties uz cilvēku resursu noturību. Sasaistē arī ar šiem finansiālajiem ieguldījumiem veselības aprūpē. Varbūt jūs varētu īsumā pastāstīt, kas ir tie galvenie izaicinājumi jauno ārstu un arī māsu noturēšanā veselības aprūpes sistēmā, un kādi tad būtu tie spēramie soļi, lai veselības aprūpes personāls justos atbalstīts un motivēts turpināt darbu savā specialitātē, savā nozarē. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi izšķirošs un ļoti svarīgs jautājums, tieši šī noturība spēja nozarē. Un tie pamatjautājumi patiesībā saistās ar divām lietām. Viena no tām ir atalgojums, otra no tām ir darba vide. Tie ir tādi arī būtiskākie jautājumi, ko mēs esam redzējuši gadu no gada aptaujās, ko mēs veicam jauniem ārstiem, rezidentiem, nesen certificētiem ārstiem, kur arī viņi saka, ka tas, kādā vidē viņi strādā un par kādu atalgojumu viņi var darīt savu darbu, ir tās galvenās lietas, lai jaunie ārsti būtu
droši par savu izvēli palikt strādāt Latvijā, palikt strādāt nozarē. Un tur mēs redzam tādu pakāpenisku pozitīvu tendenci. Pēdējā aptaujā, kas šī gada sākumā bija, tad tādi jaunie ārsti, kas ir pārliecināti, ka vēlas palikt strādāt Latvijā, no iepriekšējo gadu 50%, tagad ir 65%. Varētu teikt, ka tas joprojām ir salīdzinoši zems rādītājs, kur tikai kādas 2/3 jauno ārstu pārliecināti saka, ka viņi paliks Latvijā, bet tā pārliecība ir noteikti augusi. Un jāteic, ka tas emigrācijas rādītāji tie tomēr mazinās, un liela daļa kaut vai, kas nebija pārliecināti, viņi tik un tā paliek Latvijā. Un tātad tie ieguldījumi, kas vismaz bija Covid laikā, kur izdevās paaugstināt, zinām, mērā kādu atalgojumu, īpaši attiecībā, piemēram, uz rezidentūras laiku, uz apmācības laiku, tie tātad ir devuši savus tādus pozitīvus rezultātus, bet tā ir tikai tādas tendences sākums. Tad viens ir šis te atalgojums, kas ir būtiskā sastāvdaļa. Otrs ir darba vide, varētu teikt, visa darba slodze, jo liela daļa no mediķiem, ne tikai jauniem ārstiem, strādā virsstundas, strādā vairākos darbos, zināms, standarts 3 darbi, varētu teikt, pilnīgi normāli. Bet tajā pašā laikā, es domāju, jebkurš saprot, ka tas nav normāli, ka, lai saņemtu priekš tās personas, tās specialitātes adekvātu atalgojumu, kad ir nepieciešami dažādi darbi, no kuriem tu brauc no viena uz otru. Un tas darba apjoms un tā noslodze viennozīmīgi atstāja sekas, kas ir izdegšana, pārslodze, un kas jau atkal atsaucās gan uz pašu mediķu veselību, gan, zinām, mērā tas jau atsaucās arī uz tā sniegtā pakalpojumu kvalitātes, kur tas var rezultēties, ka vairs nav pilnvērtīgas iedziļināšanās katrā pacienta stāstītajā niansē, un tas var samazināt tiešām kaut kādus tādus veselības aprūpes iznākumus. Ja mums ir tādi mediķi, kur ir izdeguši, pārslogoti, un ja vēl ir situācija, kur darba vidē ir, piemēram, mobbings, ir kāda psiholoģiska vardarbība, par to mēs arī esam aktīvi runājuši, par to, ka kādā vidē nereti jauniem ārstiem, piemēram, ir jāiegūst savu specialitāti, kas ir ļoti hierarhiska vide, kur ļoti daudziem arī ne tikai no kolēģiem, bet arī pacientiem, tuviniekiem ir ļoti spēcīgi viedokļi par to, kas un kā pareizi būtu jādara. Tā ir tāds ļoti liels arī šis emocionālais spiediens. Un tam visam klāt vēl valodas jautājumi, piemēram, par šo svešvalodu lietojumu medicīnā. Un jaunie ārsti bieži vien nerunā, piemēram, pilnvērtīgi krieviski, bet ļoti daudz pacientos sagaida. Tā, tas viss veido tādu darba vidi, kurā ir jautājums, vai tad tu vēlies strādāt, sevi pilnvērtīgi attīstīt, vai arī tu nevēlies. Un izvēlies varbūt pat iet prom no nozares, kā diemžēl dara daļa no māsām, kas darbu tiešām medicīnā nomaina par kaut ko līdzīgu, piemēram, darbu kosmetoloģijā, kas ir krietni mierīgāks darbs, kas neprasa tādu emocionālo tādu pārslodzi, un kur ir labs atalgojums. Un tas ir tas veids, kā mēs zaudējam labi apmācītus profesionāļus, kas aiziet darīt kaut ko līdzīgu, vai varbūt kādreiz pavisam pat kaut ko citu. Un lai mēs parūpētos par to, lai mūsu speciālisti strādā labi, paši jūtās par to labi, jūtas motivēti, tad tiešām tie ieguldījumi atalgojumā un darba vidas uzlabošanā ir tie atslēgas jautājumi. Ļoti interesanti patiesībā, jo šīs problēmas, manuprāt, cik man arī nedaudz medicīnā iesaistīt ģimenes locekļi par vides izaicinājumiem, par atalgojumu izaicinājumiem, par vēlmi emigrēt un strādāt kaut kur citur. Manuprāt, es esmu dzirdējusi jau ārkārtīgi sen, bet šķiet, ka šis problēmu loks vai izaicinājumu loks ir apaudzis vēl ar dažādiem citiem izaicinājumiem, gan konkrētajā ģeopolitiskajā dēļ konkrētā ģeopolitiskā konteksta, ar drošības izaicinājumiem. Un droši vien, ka ne visus šos izaicinājumus mēs varam atrisināt tikai ar finansiāliem resursiem. Viennozīmīgi. Es domāju, ka lielākā daļa patiesībā no tiem darba vides jautājumiem ir
tādi, kas nav finansiāli ietilpīgie jautājumi, Jā. kas tomēr ar labāku plānošanu, tādam kultūras maiņu, to, kā mēs sarunājamies vai profesionāļu starpā, vai ar savu klientu, pacientu. Tie nav. Tās nav lietas, kas prasa ļoti daudz finansu resursus, bet tā, diemžēl, ir zināmā mērā tāda kultūra, kur ir izveidojusies, kur, diemžēl, tiek pārmantota arī no kaut kādas jaunas paudzes. Bet, lai arī mēs redzam uzlabojumus, jāatzīst, ka tie, diemžēl, ir par lēnu, lai mēs būtu par to tā pārāk gandarīti. Tad mēs atkal nonākam pie tās domāšanas maiņas. Un jūs jau iepriekš minējāt par to, ka tā datos balstīta lēmumu pieņemšana būtu tas, uz ko mums būtu jātiecas. Kā jūsuprāt, kā tas izskatītos Latvijas gadījumā, kā mēs varam stiprināt šādu tradīciju, to, ka mēs šādā veidā pieņemam lēmumus, ka mēs balstamies uz datiem. It īpaši ņemot vērā, ka visi lēmumu pieņēmēji nav veselības aprūpes speciālisti, viņiem arī nav jābūt. Bet kā tad iedzīvināt šādu ieradumu? Es domāju, ka mēs varam atrast piemērus, kur pieņemot kādu lēmumu, mums ir kaut kādas konkrētas sekas, kuras mēs varam izmērīt. Tas arī ir tas veids, kā vispār domāt par lēmumu pieņemšanu, kad mums būtu jāuzstāda arī kaut kādi mērķi. Tad mēs pieņemam kādu lēmumu, ko tad mēs ar to vēlamies sasniegt. Un tas, man liekas, arī pietrūkst šobrīd tādā datos balstītajos lēmumos, ka ne tikai mums jābalsta ir tajos izējas datos, mums ir jādod arī kaut kas, kā vērtēt to, kā mēs savus lēmumus esam pieņēmuši, liekot kaut kādus mērķus. Vai mēs tad sasniegsim kaut kādas mazākas rindas, mazāku mirstību, augstāku dzimstību. Par maz ir šo te izmērāmo rezultātu, izmērāmos laika nogriežņos, kas noteikti pietrūkst, lai vērtētu to iepriekš pieņemto lēmumu, tādu pareizību vai tādu kvalitāti. Ja tas mums izdotos, tad mēs droši vien varētu skaidrāk parādīt, kur pieņemot datos balstīts lēmumus, mēs varam arī pieņemt un iegūt rezultātus un līdz ar to tādā veidā izvērtēt pieņemto lēmumu kvalitāti. Tas būtu varbūt viens aspekts. Otrs, kas ir tāds jau izaicinājums drīzāk, ir tiešām radīt šo vidi, šajā gadījumā digitālo vidi, kurā mēs varam iegūt tos datos balstītos lēmumus, proti, kur iegūt pašus datus. Un tas ir tas izaicinājums, ar ko šobrīd, es domāju, mēs vēl neesam tikuši galā ar tām grūtībām, kas mums ir gājušas caur visu e-veselības platformu, bet ar to mērķi, ka mums ir jāspēj dažādos datus, kas rodās veselības aprūpē, strukturēt un panākt, lai tie ir savstarpēji salāgojami dati. Jo datu ir ļoti daudz veselības aprūpē patiesībā. Mums ir dažādi kodi, visādiem taloniem, slimībām un manipulācijām. Mums ir dažādi izmaksu aprēķini priekš medikamentiem, un no NVD puses ir patiesībā ārkārtīgi liels datu apjoms. Tas mums šobrīd pietrūkst, varbūt ir tāda mērķiecīga analīze, kas spēj šos dažādos aspektus tādā plašākā kontekstā sasintezēt kopā. Tad tas, ko es dzirdu, droši vien pacienti, ja tas būtu tādā ideālā variantā šādā veidā, tad pacienti noteikti iegūtu kvalitatīvāk, iespējams, ātrāk veselības aprūpi. Es domāju, ka tam tā viennozīmīgi būtu jābūt par to, ka, ja mums ir datos balstīti lēmumi, mēs varam tomēr efektivizēt procesus. Mēs varam apiet kaut kādas liekās sadaļas, nedarīt kaut kādas darbības dubulti vai trīskārši, neveikt, piemēram, atkārtotas asins analīzes, ja tās ir pirms 2 dienām jau veiktas citā, piemēram, laboratorijā, neveikt atkārtot kaut kādu galvas smadzeņu izmeklējumu, ja tas ir jau veikts kaut kur pirms neilga laika, bet mēs kaut kādiem iemesliem netiekam klāt šiem te attēliem vai atbildēji. Un šādā veidā mēs varam efektivizēt to procesu, kur nav nepieciešams veikt atkārtot tās pašas lietas. Mēs varam balstīties uz to iepriekš pieejamo informāciju. Ne tikai sistēmas kontekstā, bet arī katra konkrētā pacienta gadījumā, kur mēs varam redzēt, ko iepriekšējais ārsts ir darījis, domājis, nozīmējis.
un tas noteikti palīdz katra pacienta tajā ceļā uz ātrāku atveseļošanos. Un taupa ārsta resursus, kuri arī nav neizsmeļami. Un noteikti tas varētu arī savā ziņā priekšlēmumu pieņēmējiem tomēr būt kā pluspunktiņš, jo viņi iegūtu apmierinātāku nozari, vai ne? Es domāju, ka noteikti. Manuprāt, tas ir līdz galam nenovērtēt, jā, kad tas šādi te ieguldījumi, piemēram, datu sakārtošanā viennozīmīgi dotu ieguvumu tajā, kā, piemēram, ārsts vai māsa vai kāds cits veselības aprūpes profesionāls var darīt savu darbu. Tu redzi, ka tu vari darīt to efektīvāk, nedarīt kaut kādas liekas darbības, un ka tas dod jau kaut kādu konkrētu ieguvumu tam konkrētajam pacientam, kas pie tevis ir atnācis. Pētījumā, tātad veselības ekonomikas barometra pētījumā ir paredzēts veicināt rīcību politikas pētniecību veselības jomā. Varbūt jums arī tomēr kā vienam no pētījuma dalībniekiem ir kādas pārdomas, kā to stiprināt, un kāda vispār jūsuprāt pēc sajūtām ir šī pētniecības vide Latvijā, tā skaitā veselības aprūpes šajā nozarē, vai ir tā tradīcija, jo pēc labajiem principiem būtu labi, ja mēs, ja būtu pieprasījums pēc šādas pētniecības, lai šie pētniecības dati tiktu izmantoti, lai pieņemtu informētus lēmumus. Kā mums ir ar to? Es teiktu, ka savā ziņā mēs esam atbildējuši uz šo jautājumu ar to, ka ir šāds pētījums. Tā kā nav līdz šim tā tradīcija balstīt tos lēmumus pieejamajos datos, tad nav tas pieprasījums īsti līdz galam, un tas arī nemotivē potenciālos pētniekus vai analītiķus tajā virzienā doties un ieguldīties, ja nav īsti ticības, ka tam ieguldītajam darbam būs kaut kādas dzirdīgas ausis vai vismaz tādas ausis, kas kaut kā noraidīs, bet tad vismaz pamatot noraidīs. Un tas, manuprāt, pietrūkst, lai mēs varētu teikt, ka mums ir laba tāda tradīcija par pētniecību. Bet šajā gadījumā tieši par pētniecību, par veselības tādām politikas datiem, jo kaut kādā mērā katrā nozarē mums ir pa kādam izcilniekam vai vairākiem, kas tieši ar tādiem medicīnas pētījumiem darbojās. Tie ir ne tikai vietēji mērogi, tādi Eiropas, pasaules mēroga pētījumi, bet tie tādi izcilnieku mazās saliņas, bet tā nav tāda viennozīmīga sistēma. Un es domāju, ja mums būtu ērtāk pieejami dati, bet te pašā laikā ar to atrunu, ka tiešām tie ir droši un anonimizēti dati, kas neapdraud kaut kādu pacientu privātumu, tad, ja mums ir šādi dati pieejami, es domāju, ka mēs varam tādā Eiropas līmenī viennozīmīgi izcelties un iegūt tādu, izrāvienu tieši šajā pētniecībā. Ja mums ir pieejami dati, mēs varam ļoti daudz ko no vēl nezināmajām lietām saprast, jo tādu tiešām ir ar vienu medicīnā ārkārtīgi daudz patiesībā, kur mēs līdz galam nezinām un kur mums vēl ir tās tukšās, tumšās zonas, un tur pasaulē jau ir liela interese par to, ja kāds var atklāt vēl kaut ko jaunu un interesantu. Kas noteikti ir izaicinājums mūsdienās, nepārprotams. Kad šķiet, ka viss jau ir atklāts un izpētīts. Jā, bet savā ziņā jau tās robežas aizvien vairāk plašās un tās nezināmā robežas kļūst aizvien lielākas patiesībā. Pēdējais jautājums no manis šodien raugoties nākotnē un nākotnes perspektīvā. Mēs arī šī nav jauna tēze par to, ka mēs nedaudz darbojamies tādā ugunsgrēka dzēšanas režīmā. Tur mums viss iet slikti, tad tur mēs ieinvestējam kaut ko, iedodam to finansējumu piedalē, tas kuģis galīgi nepaiet zem ūdens. Un tā mēs pa lielam arī operējam. Bet tas vienlaicīgi liek mums nepietiekami domāt par nozares attīstību kopumā, ir īpaši saistībā ar prevenciju, ar agrīnu diagnostiku, principā arī ar dažādiem risinājumiem, digitāliem, tā skaitā datu apmaiņu un sinhronizāciju, par ko jūs minējāt. Kas ir tad tās investīciju jomas, kurās būtu jāiegulda tagad,
lai ilgtermiņā un nākotnē mums nebūtu tik daudz to ugunsgrēku, vai viņi nebūtu tik sāpīgi mums? Es domāju, ka jūs arī nosaucāt to pirmo, kas varētu būt tas atslēgas moments tieši priekšās nākotnes, ir tā primārā veselības aprūpe, kas zinām mērā iekļauj arī visu, kas attiecās uz profilaksi. Tātad tas sasaucās kopā ar veselības pratības veicināšanu, ar dažādu paradumu veicināšanu sabiedrībā, kas ļauj attālināt vai iespējams pilnībā novērst dažādu slimību iestāšanos. Tā kā profilakse ir skaidri pierādīta, kā viss tāds arī izmaksu efektīvākais veids, kā domāt par ieguldījumiem veselībā. Ja mēs varam daļu no mūsu pieejamām finansēm ieguldīt tajā, lai novērstu slimības, tās izmaksas būs krietni mazākas nekā cenšoties tās pēc tam ārstēt, izmeklēt, aprūpēt. Tā kā primārā veselības aprūpe un galvenais tāda pieejama primārā veselības aprūpe ir ārkārtīgi svarīga. Un tad jau tās pārējie, tie tālākie etapi, tie vairāk saistās ar tādu pieejamajiem resursiem, atalgojumu, pieejamiem cilvēku resursiem, cik mums daudz ir ārstu, māsu, rehabilitācijas speciālistu, vai viņi vispār strādā nozarē, cik daudz viņi ir, vai viņi strādā valsts medicīnā, zinām mērā, vai viņi strādā privātajā sektorā. Jo tās zināmas bažas par nākotni ir, ka ja mēs šādi turpinām attīstīties, tad tā veselības aprūpe jau būs kvalitatīva, bet tā būs tikai pieejama tiem, kas par to var adekvāti samaksāt. Un tas ir tās bažas, ka pieejamība samazinās un veidojās tāda liela nevienlīdzība. Un tas ir tas, ko valsts ar mērķtiecīgu rīcību, mērķtiecīgiem ieguldījumiem var mazināt šo nevienlīdzību un tādējādi uzlabot arī visas sabiedrības veselības rādītājus, tautsēmniecības attīstību, uzlabot uzticēšanos varai, institūcijām un tādā veidā arī stiprinot tādu, principā, iekšējo drošību un radot pamatu nākotnes attīstībai. Tieši tā. Abi, Jāni, saku jums paldies par sarunu un, protams, paldies par sadarbību arī pētījumu tapšanā. Šis bija raidieraksts Inovācijas veselībā. Uz tikšanos nākamajā reizē.